smuka cepuri. Tas būs aparāts, kurš palīdzēs tiešām mūsu aparātam celties gaisā. Viņš, pirmkārt, mums ir tas fēns, kurš silda karsto gaisu. Un viņš tur tāds smuka cepuri vienkārši pacēl to fēnu gaisā, pirmkārt. Otrkārt, fēnam ir piestiprināta pelīte. Un pie šīs pelītes ir piestiprināta magma. Labi, to mēs izskatīsim ar to, pirmkārt, ka pelīte ir kā vadības modulis. Un nākamā ir tik magnetizēta, ka viņi visu laiku tik pavērst uz ziemeļiem. Vispār viņam, atkarībā tā kā viņa magnetizēta, viņi visu laiku uz turieni kustēsies. Otrkārt pelīte ir tas lāzeris, kurš visu laiku tiecas uz leju. Protams, vēl bija tāda reizā zāpes. Tas ir lāzeri? Kā? Un tāda lieta sanāk, ka šis ir tieši aparāts, kuru Google Maps skanē Zemi. Pirmkārt, tieši ar šo ierīci Google Maps tieši Google veido tādu lietomprogrammu kā Google Maps. Un viņi šo bāzi pārbauda tieši to dzinumu, augstumu, visus tos apstākļus, kas notiek. Otrkārt, fēns, protams, ir mazliet tāds kā siltumu. Viņš izlamotē siltumu un veido mazliet to globālo sasilšanu, bet tāpat laikā Google ir tādi tūkstošiem un visu laiku riņķo, un tāpēc iespējams, ka Latvijā tagad vēl ilgiem būs vasaras, jo viss mainās, un Google tam ir par vainu. Bet tāpat laikā šo ierīci mēs varam mierīgi zināt katru mašīnu, piemēram, vai kur kaut ko atrast. Un arī šīs ierīces arī visu laiku pārbaudot, kur kāds cilvēks arī atrodas. Labi, zem jūtas varbūt ir nepārbaudot, bet tāpat laikā, kad katru iznāc ārā, viņi uzreiz tev kaut kur visu galvu, viņš galvas, kur ir lidinās. Google neviens nenostāsies. Google neviens nenostāsies. Jā, piemēram, Google Glass piedāvā savu jauno ierīci Google Glass. Google Glass. Un šo ierīci, piemēram, var sameklēt visus cilvēkus, kuriem piesiet tāda ierīci. Viņi vienkārši var zināt, kur uzreiz arī atrodas tādā ziņā. Un tāpēc, ja tev, piemēram, kaut kam jāsako, vai tu gribi zināt, kur kādu var sameklēt, tad, piemēram, bez tādas ierīces, vienkārši nevar dzīvot.